Nu, lēnām siena tiek gatavota, un teikšu godīgi, šobrīd nodarbojas ar pilnīgāko sūdu. Karoči, kur šitie augšējie dēļi, ko pieskrūvēju, viņi man sanāk iet ārpus līmeņa. Augšu mazliet iznāk ārā. Es mēģināju slīpēt ar multitūlu, tad es ņēmu, kur man ir šī tāda, kā viņi saucās, lentas slīpmašīna. Karoči, saprotu, ka baignieks čakars. Šobrīd es vienkārši ar kaltiņu ņemu un nosturu apmēram 3 mm, lai man ir taisnas līmenis, lai nav tā, ka es pielieku reģipsi un gals šitā iznāk uz āru, lai viss ir līmenī. Tā kā diezgan čakarīgi, bet tā ir vēl viena lieta, kāpēc, ka taisa lietas labāk ir būt es sākumā uztaisījis to tur, veltījis ilgāku laiku, un iespējams šits nebūtu jādara. Es tā varbūt tās bišķi sasteidzu, ātri uzliku, lai iet uz priekšu, un tagad man sanāks dubultā vairāk vēl strādāt, ņemot nost to maliņu, tāpēc ir tā, ka taisa, tad taisa kārtīgi, un ja jāvēlt ilgāks laiks, tad vēlt ilgāku laiku, lai pēc tam tas viss nav jāpārtaisa. Kur palēnām tos vadus velku, maziņš video informācijai tikko sazinājos ar elektriķi, pa lielam sanāk tā, ja man visa istaba iet zem 2,5 kabeļi, man naktslampiņai arī jāvelk 2,5, jo kā es ievūkšu vienā vietā 1,5 vadu, kā parasti uz lampām velk, tā ir jāliek 10 ampērīgais drošinātais, 16 vairs nevajag likt, savādāk tā būs riska zona, jo principā kā tu vienā vietā kaut kur samazini šķērsgrēdus un vadiem, tā viss pārējais neskaitās, tā kā informācijai. Tikko pārnesu visas mantas no virtuves zonas uz istabu, visu izlaucīju, sakārtoju, kaut ko sāku zīmēt, kā te varētu sienas iztīties, bet ir maz problēmiņi. Karoči, kaut kādā mērā laikam pātu ir sācis žūt, un kur man ir plaisa, te nav, šī te man ir plaisa, un vēl man ir plaisa šī logā, arī minimāli puslogam. Situācija sekojoša. It kā ir pagājušas 2 nedēļas, un es saprotu, labi, tur, kur bija logu ailes, tur ir šī tik bieza apmetuma kārta uzlikta, tajā galā tie 5 cm, viņi žūst ilgāk. Es biju ieslēdzis to mitrumu savācēju, mūsējo vūdiņu, baigi labais. Bet es domāju, ka problēma nebija mitruma savācējā, jo tas nav industriālais, tas ir parastais mājas mitruma savācējs, viņš gan ļoti jaudīgs ir. Bet problēma tāda, tur, kur es viņu biju nolicis, un man liekas, tie logi ir tieši tie, kur es biju pagriezis, uz kurienu pūta viņš to gaisu. Es viņu biju nolicis te, sākumā uz turieni, es viņu biju nolicis tā kā pret turieni. Jā, nezinu. Bet katrā ziņā tā notika, un pēc tam mēģināšu kaut kā uztaisīt to plaišiņu lielāk, aiziet, ja ciet. Es domāju, ka tur problēmas nebūs, bet tāda lieta notikās. Šeit pieslīpēju griestus, kur ies starpsienu profils. Tagad mēģinu imitēt, kā varētu iztīties siena, ja es viņu pabīdītu vēl 5 cm uz loga ailes pusi. Īstās šādi, te kaut ko uztutēju, tā plus mīnus, lai kaut kāda vizuālā saprašana, kā tas varētu iztīties. Kaut ko te zīmējos, mēģinu saprast, kā taisīt, un bišķītiņās, te ir stulbs tas plānojums. Žēl, ka tas loks nav bišķītiņās vairāk uz to pusi, jo sanāk tā, ka ja te es ielieku sienu, paskaties, cik milzīgi telpa ir virtuvē. Principā, te būs tikai kaut kur skapīši. Te principā paliek vēl, cik te ir. Un mēs izmērīsim. Te sanāk ir 2,25. Ja noņem no 60 cm, tas sanāk 165 cm ir eja. Vienkārši. Te tā. Kāpēc es tā taisu? Tāpēc, ka man negribējās sienu laist līdz ar loga ailu. Man tomēr gribās, ka viņš bišķītiņās tā minimāli ieiet iekšā, un tad sākās siena. Un kur man ir, te ir 9 cm no sienas, kur varētu atrasties šāda siena. Tā jau varētu pataisīt lielāku toleti. Tagad virtuvē ņem ārā palodzēm tos putuplastus, un varu pateikt tā. Tajā istabā es līmēju ar putu līmēm, te es līmēju jau vislētākajām parastajām dzeltenajām putām. Un teikšu godīgi, tās dzeltenās dabūt ārā ir reiz 2 grūtāk nekā tām līmējumām putām. It kā vajadzētu būt otrādāk, jo tās līmējumās jau speciāli domātas,
līmēšanai, bet tās dzeltenās ir tās acietējuši, man pat ar nazīti brīžiem grūti iegriezt. Tā kā man šitā pa gabaliem sanāk ņemt ārā. Tā, nu šobrīd turpinu gatavošanās darbus, lai uzliktu profilus toaletes sienai. Nu, man te sanāca tāda situācija. Es tagad skatos to dušu zonu, un man sanāk tā, tur, kur krāniem pa vidu, man ir nobīdi uz pāris centimetriem, kas nozīmē, ka es tagad mēģinu pa 2-3 centimetri uztaisīt platāku šo eju, lai, kad te noflīzē uzliek sienas, lai krāni sanāk pa vidu dušai. Tāpēc tagad rekura fleksi zāģē iekšā un mākslīgi tā kā palielina to dušu zonu, te ar to visu slīpumiņu, bet nu te baigi prātīgi, jo man apakšā iet siltās trubas te. Tā, nu laikam būšu dabūjusi, kad visu saliks, lai krāni sanāk pa vidu. Beigās man sanāca no šīs pusītes arī vēl papildus centimetru noņemt nost. Nu, tā smuku ar fleksītes, tur lēnā garā ar akmens ripu viņi tā mēģina ietaisīt. Nu, ja vajadzēs vēl, tad man ir vēl betona slīpējumais, vēl bišķi pieslīpējis, bet pagaidām ir viss pareizi. Griestus es arī noslīpēju, kur ies sliede no augšējais profils, tā kā tur man arī viss gatavs. Pa lielam, laikam viss ir gatavs, bet es šodien vēl nelikšu profilus, jo man mājās ir arī jāizmēra, jāpastās video, kur man uzfilmēts visur, kur man te iet trubas, jo man vannas istabā pa teien ienāk iekšā siltās grīdas loks. Tā kā jā, būs bišķītiņās ko padomāt, bet pa lielam šādi. Šodien pamēģināšu nomainīt šo kanalizācijas posmu, kur es nopirku zilo, kurš daudz mazāk skaņu, it kā dod cauri, viņš laikam biezāks sieniņas ir 2,4-45 grādu līkumus, vienu šito nomainīšu, šito augšējo posmu, kur šitos 2 līkumus un šo. Bija doma arī nomainīt šo, nomainīt arī šo, bet principā šitā viena truba 2-metrīgā maksā 20 eiro, es jau iztērēju 30 eiro tikai par šito. Te man sanāks normāli aizpakot, jo te man būs visur reģipšu profili, es te vati sabāzīšu, būs normāli augšā, es vēl nezinu, kā es taisīšu. Es taisīšu iestieptos griestus, tad es nemaz vati tur nevarēšu tā saspraust. Tā kā plāns ir vismaz šito posmu nomainīt, un tad skatīties, ir labāk, nav labāk, un kāda ir situācija vispār. Tā, jāsaliek trubas kopā, iezēģēšu mazliet ar pērīgu, man cita nekā nav, lai vieglāk ieiet iekšā, lai nav jāmokās. Bišķi iesmērē mums. Opā, par skaisto. 2,45, veido 90. Lai mazāk iespējas atšķirēt, es nomērīju attālumu un rekur uzvilku apkārt līniju, lai man sanāk taisni. Kad piezāģē santehnikas trubas, ieteicams ir pieslīpēt kantīti, lai visvieglāk ir sasprost kopā. Mēģināsim nomainīt, es nevarēju sazvanīt 3. stāva kaimiņu, 2. stāva kaimiņā pateicu, lai nelieto nogriez ūdeni mūsu pusē mājai. Vai tiksim mēģināsim nomainīt. Cerams, ka es esmu pareizi visu piegriezis.
Ej to nost. Kā man tikko paveicās. Es ieliku trubu un tikko kāds nolaid ūdeni. Es nezinu, vai tas ir augšējais, vai tā ir Linda no 3. stāva, bet man tikko nereāli noveicās. Jā, tikko atzvanīja kaimiņiem no 3. stāva, viņa gulēja. Es klauvējos, viņa it kā dzirdēja, ka klauvējās, bet nepaspēja pienākt pie durvīm. Es zvanīju, necēlos, domāju, nu nav mājās. Un jā, viņa tieši nolaid ūdeni, es paspēju uzlikt. Ak, Dievs, pat nevar iedomāties, kas tad darītos, ja es nebūtu paspējis uzlikt. Bet, nu, viss kārtībā. Un kāpēc man bija svarīgi nomainīt šo posmu, jo te aiziet taisni uz augšu 3 stāvi, nu vēl 2 taisnā truba. Un tā, kad 3. stāvā normāli padiršu un nolaiž ūdeni, tad tas viss sūds nāk lejā, un te viņam ir baigais sitiens, tā kā tieši tajā 1. stūrī, tāpēc man bija svarīgi nomainīt šito. Nu, redzēsim, jutīs, nejutīs vai kaut baigā atšķirība, nezinu, jo te es varēšu smuka aizpakot, nu, tur cenams man arī sanāks visu smuka aizpakot un neko nevarēs dzirdēt. Tā kā tā izstās. Nu, labi, nomainīja, likās viss kārtībā, patiesībā nav viss kārtībā, tāpēc, ka skatos pēc līmeņa, man nav pareizais kritums. Man viņa tieši uz augšu iet, man to trubu vajag šitā. Kas nozīmē, man vispār santehniķis ir. Manējais santehniķis man ir nepareizi sataisījis, ja? Variants tāds, izņemt šito posmu ārā un nozāģēt te tos kaut kādus 2 centimetrus. 2 centimetrus nost, cik man sanāk. Man vajadzētu viņu šitā. 2-3 centimetri. Jā, interesanti.